Labrīt! Tie, kas mani vēl nezina, mani sauc Elīna, un es atrodos Venēcijā. Šeit es neesmu pirmo reizi, esmu jau vairākas reizes bijusi. Bet šoreiz es esmu ieradusies jau 6 no rīta. Tam ir arī savi plusi, nav jāmaksā pilsētas nodoklis. Tas ir laicīgi pērkot 5 eiro, bet uz vietas 10 eiro. Es neesmu šeit, tāpēc, ka es negribētu maksāt par nodokli, bet kāpēc es esmu ieradusies tik agri, un vai tas bija to vērts, to redzēsim dienas gaitā. Patreiz ir tāds klusums, var dzirdēt kādu laivu rūkoņu tikai, vai kādu sētnieku pudeles gāsto darbu. Starp citu ļoti smukas ēkas. Katrai savādāki tās logu ailes. Venēcija ir vairāk kā 1600 gadus veca. Ja tā labi padomā, tas ir gandrīz dubultā kā Rīgas vecums. Ejam pakaļ krosānam, man jau sāk gribēties ēst. Vēsture Venēcijā pieskaras uz katra stūra. Ir agras, un šī baznīca ir cieta vēl. Tādās mazās dāvaniņās sapakoti. Tas lampiņas man atgādina jau mazlietiņ Ziemassvētkus. Beizē kūkas, tad cepumiņi vairāk. Būs jāiet kaut kas nogaršot no vietējiem. Lai gan es redzu, ka uz vietas tas klāsts ir mazāks. Viņi tikko atvērās, nav vēl sacepuši neko baigi. Bet kaut ko būs jāpaņem. Es beidzot esmu tīkusi pie savām brokastīm. Pilsētas centrā milzīgs krosāns un kapučino tikai 3,60. Citur būtu vēl lētāk, bet šī cena man apmierina tāpatās lēti. Redziet, turisti vēl nav šeit, bet es jau baudu. Šeit parādās Venēcijas maģija. Ēku atspulgi kanālā. Vietējo rosība jau redzama. Šie laikam uz skolu
Vai uz bērnu stāstu. Patreiz iet gan vietējie, gan arī turisti, bet par laimi vēl nav saradušais grupas, kas dod savu trokšņus un lielo burzmu. Kādi interesanti cepumiņi. Jā. Šauras ieliņas ir ļoti daudz. Arī gadās pa kaut kādām tupikam man ieiet. Ja jau Google Maps nesaprotu, kur man jāiet, kā es varu atrast. Bet vietējie ļoti labi orientējās visā sadzīvē, kā jāiet. Venecija noteikti ir slavena ar savām maskām. Tie ir pat kārtīgi mākslas darbi. Starp citu, karnevāls notiekās no februāra beigām līdz martam. Vietējie jau rosās, krāmē ārā preces. Vēlāk, ja sanāks, tad aplūkošu arī zivju tirgu. Venecijā ir vairāki simti tilti. Šis Rialto tilts ir noteikti visslavenākais. Visbiežāk fotogrāfijās redzamākais arī. Iesim skatīties, kā tas skats ir no augšas. Turisti patreiz ir ļoti maz. Pārsvarā tiltus šķērso vietējie iedzīvotāji, kas dodas uz darbu. Viss ir ļoti jauki, tikai pietrūkst man nedaudz saulītes. Var redzēt, kā turists tur uzlicis telefonu statīvu un mēģina noķert labos kadrus. Jā, fotogrāfijās mums visiem ir ļoti skaisti skati. Mēs novelkam savas biezās jakas nost, it kā būtu ļoti silti. Paskatieties, kāds kuģītis jau pilns ar cilvēkiem. Var redzēt, kā vietējie iepērkās. Es jūras veltes neēdu, bet atnācu vien paskatīties. Dažādība noteikti ir redzama. Vietējie nāk, lai nopirktu svaigas zivis. Šis tirgus ir vaļā ļoti maz, agrās rīta stundas tikai. Tu droši vien sajūti to pašu, ko es, šo zivju smaku lielo. Un ceri, ka kādam būs trausls rokas un izkritīs kāds loms. 30 minūšu brauciens ar gondolu izmaksās 90 eiro, bet ja
jūs neesat gatavi tādai summai, tad tikai pa 2 eiro jūs varat pamēģināt uz īsu brīdi. Ciao ragazzi. Ciao. Bien. Buongiorno. Ciao. Grazie. Esto es porque nos sintió qua da punta via. Ah, beh, sì, bravo. No, no, è Par laimi nav, kas šķērsotu citas laivas. Acá no ni 4 però, Qua. Ok. Grazie. Un šis brauciens man izmaksāja tikai 2 eiro. Venecijā šauras ieliņas ir ļoti daudz, bet šī noteikti ir visšaurākā. Paskatieties, cik viņa ir šaura. Es viņā knapi ielienu. Redziet, cik viņa ir šaura. Bet šeit jau ir daudz plašāka. Lai gan Venecijā es esmu bijusi vairākas reizes uz Burano salu, man tā arī nav sanācis laiks aizbraukt. Bet šodien ir tā diena, kad es beidzot to apmeklēšu. Logi ir ļoti netīri, bet, diemžēl, šim kuģītim visi tādi viņi ir. Reiz var redzēt, ka ir daudz plašāks, ir soliņi, statujas. Pat ūdenī atspūg, kā var redzēt. Vai gan laiks nav diezko salains. Ļoti fotogēniskas tās mājas gan ir.
Es negaidīju, ka šeit būs tik daudz krāsainas ēkas. Domāju, ka būs maza ieliņa, bet kur es nogriežos, visur ir krāsainas fasādes. Var redzēt, ka krāsošanas tradīcijas nav nesenas. Ir gan ļoti svaigas māju fasādes nokrāsotas, gan vecas. Uzreiz var redzēt, ka šeit turisti ir daudz mazāk nekā Venecijā. Mazi smuki balkoniņi. Var redzēt, ka tikai pamazām sāk vērties viss vaļā. Varbūt tās vēlāk arī cilvēki būs vairāk. Burano sala ir ļoti fotogēniska, es jums teikšu. Te nav tik daudz tiltiņu kā Venecijā, bet tāpat ir ļoti fotogēniska ar savām krāsaino ēku fasādēm. Ups, nokļuvu es tupikā. Tā jau es arī domāju, kad kaut kad nonākšu. Bet dažkārt ir jauki paklaiņot, jo tā var atrast kaut kādas savādākas lietiņas. Saulīt jau sāk parādīties, drīz jau jāsāk būs saulesbrilles meklēt. Bet kāpēc īsti Burano salā ir tik daudz krāsainas mājas? Versijas par to ir dažādas, bet visticamāk tas tāpēc, ka senos laikos zvejnieki biezās miglas dēļ nespēja atrast savu māju. Tāpēc tās tika nokrāsotas dažādās krāsās. Sagribējās nedaudz kaut ko uzkost, un es atradu kartupeļu kroketes, mocerellas bumbiņas, ķirbju zieds, ja nemaldos tā bija, un
kaut kāda uzkoda no es atvainojos, polentas. Lai labīgi garšo. Saulīte ir uzspīdējusi, turisti ir jau sanākuši. Man laiks doties apakaļ uz Venēciju. Esmu atgriezusies Venēcijā. Tagad jau saulīte spīd, daudz vairāk turistu ir. Ielu tirgotāji ir sacēluši savas teltis un pārdod, kurais savas lietiņas. Pārsvarā ir ļoti daudz cepures, lai gan cepures jau vairs nevajag, bet ir, protams, arī svārki un kleitas, maikas, līdz kaut kas. No rīta bija šeit tāds miers, cilvēki nebija, tagad pēkšņi ir tik daudz cilvēki. Sēž pie galdiem, atpūšās ar savu dzērienu vai kafiju. Ļoti daudz cilvēki, kas grib uzņemt sev vēlamo bildi. Labāk braukt no rītiem, kad viņi ir mazāk. Redziet šo vietiņu. Pirms daudziem gadiem man šeit bija izcila bilde taisni pie gondolām. Brīnišķīgas atmiņas. Dodžu pils ir vieta, kur kādreiz Venēcijas senās republikas valdnieki pieņēma svarīgākos lēmumus par vidusjūras zemēm. Tā ir ļoti skaista bazilika. Esmu bijusi no iekšas aplūkojusi. Varu teikt, ka viņi ir tikpat skaista no iekšas kā no āras. Noteikti iesaku ikvienam apmeklēt, bet šodien es viņu neapmeklēšu, diemžēl laika trūkuma dēļ es neparādīšu no iekšas, jo ir diezgan garas rindas jāstāv. Bet tas ir to vērts, noteikti. Paskatieties, kādas detaļas, visapkārt skulptūras, venēciešu tipiskais stils. Ļoti skaista. Ļoti skaisti izveidoti ornamenti, zīmējumi un kolonnas. Un manā priekšā šeit vēl viens dārgums – astroloģiskais pulkstenis. San Marko laukums ir Venēcijas sirds. Visapkārt ir vēsture. Šo vietu varētu saukt par gondolas piestātni. Ļoti labi var redzēt tās detaļas.
pakalpojumu cena ir ļoti augsta, bet lūk, tur, ja visi cilvēki stāv rindās, lai izbrauktu ar šo maģisko laivu. Kādi eņģelīši ar taurītēm? Viennozīmīgi tas ir romantisks brauciens, bet cena nav to vērta. Vismaz man. Es tad ar gaisa balonu lidoju pa tādu cenu, bet, kas kuram tuvāks? Man vienmēr ir paticies paskatīties skatlogus, īpaši šādus, kur ir stikla mākslas darbi, kas tā pa lampu, tā vispār ir muzeja cienīga. Ļoti skaisti. Un arī dārgi. Ļoti ekskluzīvi, protams. Tie skatlogi ir kā tādi mākslas darbi, izstādes. Gan stikli, gan maskas, dažādi aksesuāri. Viss ir sastopams Venecijā. Ļoti brīnišķīgas lietas šeit ir. Maska kā mēnesis. 270 eiro. Visam ir cenas izliktas. Ir arī, protams, mazākas maskas, tādas, kas maksā 15 eiro. Ļoti skaistas. Žēl, ka man nav sanācis būt Venecijā, kad notiek karnevāls. Tas nozīmē, ka man noteikti jāatgriežas atkārtoti, jo visu nekad nav laiks redzēt un apskatīt. Un lūk, šeit viena no daudzajām baznīcām, kas ir īsts arhitektūras šedevrs. Daudzas skulptūras. Es pat nezinu, vai es tādā esmu bijusi. Es esmu daudzās bijusi, ka es pat neatceros īsti, vai šādā es esmu bijusi. Stīkls izstāsta kā tādas mazas konfektītes. Baigās slotas reklamē saules brilles. Un šīs vāzes es atceros.
Tik skaistas. Ļoti burvīgas, tādi mākslas darbi. Un esmu nonākusi līdz vēl vienai baznīcai. Tāda, ko lai saka, ļoti iespaidīga. Vai maz Venecijā ir nesmukas baznīcas? Manuprāt, tādu vispār nav. Ja jums nesanāk piecelties vai arī kādu citu apstākļu dēļ būt agri no rīta, tad varbūt tās meklējiet mazas ieliņas, kur turisti nav un var izbaudīt mazliet vairāk. Paskatieties, kāda baisa seja. Ups, tā dažkārt notiek, ja tu seko Google Maps norādēm. Nāksies iet atpakaļ. Ļoti jauki skatlogi. Gan apetīti vilinoši, gan skaistumā. Izrādās, Venēcijas kanālā ir arī lielas zīves. Es nezinu, vai jūs redzat, tur pilns ir maziņas un lielas arī. Jau kuro reizi es esmu Venēcijā, bet to es nezināju. Arī Venēcijā var atrast krāsainas ēkas. Nav gluži kā Burano, bet arī šeit ir savas īpatnības. Pagājušo reizi, kad es biju Venēcijā, es baudīju panorāmisku skatu no iepirkšanās centra terases jumta. Bet, diemžēl, tagad apmeklētājiem tā vieta ir slēgta. Starp citu aizmirsu piebilst, tas bija bez maksas, tas vispār bija ekskluzīvi. Bet, jā, laiki iet uz priekšu, mainās viss, un tagad tas apmeklētājiem nav pieejams. Bet šoreiz es došos uz citu vietu, cerams, tā būs tikpat iespaidīga. Redziet, kādas kāpnes. Un tur augšā man ir plānots uzkāpt. Ejam skatīties, kāds skats pavērsies. Vai kāds skats sunītis? No worries. Now you can go. Thank you. Biļešu cena bija 9 eiro. Es ceru, ka tas būs to vērts. Mana biļete, jāsaka, gan kaut kā negribēja iet, bet beigās ar darbinieces palīdzību tiku iekšā. Ļoti smukas kāpnes, augstas.
Es ceru, ka man galva nesareipsiet uz augšu visu laiku. Uz riņķi tik. Es jau sāku sajust vēju savos matos. Meiteņas patepas. Tālumā var redzēt baziliku ar zvanu torni, San Marko laukumu. Kupols. Tiesa cilvēki ir diezgan, kas traucē. Gan es viņiem, gan viņi man. Uz kādiem smalkiem pasākumiem. Tā. Visai caurspīdīgi, bet varbūt kāda drosminiece var uzvilkt. Tāda maza izstāde bonusā šīm kāpnēm nāca. Bet mans rezumējums ir tāpatās, ka mazliet cena par augstu. Varēja būt mazliet zemāka. Lūk, skatieties, kā izskatās slavenais Rialto tilts dienas pēcpusdienā. Pilns ar cilvēkiem. Aperitīvo tradīcija pastāv visā Itālijā, bet Venēcijā ir savādākas uzkodas. Jāiet noprovēt kādu pusi. Dažādas uzkodiņas. Jāizvēlās tik kādu ņemt. Sei già entrato? Hai già fatto tutto? Prego. Ah, proprio a Olé! Vai jūs zinājāt, ka sprits tika izgudrots pirms vairāk kā 100 gadiem? Taisni Venēcijā. Tagad tas ir populārs visā pasaulē. Un laiks uzkodām. Šī ir tipiska uzkodiņa tieši Venēcijā – menses krēms. Garšo ļoti labi, tikai mana lupkrās palika krēmā. Varbūt kādu kūciņu. Nu, vismaz cepumiņus pamēģināt. Tagad es dodos uz vienu baznīcu. Es ļoti ceru, kad man sanāks šoreiz viņu apskatīt, jo ikreiz, kad es esmu Venēcijā, tā baznīca ir ciet. Kad es gribu viņu apmeklēt, nezinu, kaut kādi dīvaini darba laiki, vai arī es kaut ko nesaprotu. Bet es ļoti ceru, kad šoreiz man uzspīdēs saulīte, un es to baznīcu beidzot arī no iekšas aplūkošu, jo nekad es vēl neesmu viņu redzējusi. Redziet? No āras
Vispār, pilnīgi. Nekas īpašs. Nē, nu, nav jau pati nesmukākā baznīca, bet nav nekādas skulptūras, nekā. Jāiet iekšā, kamēr vēl ir durvis vaļā, jo es zinu, kā ir, kad viņas ir vienmēr ciet. Ejām! Šis ir lielākais siena gleznojums visā pasaulē. Nav jābūt ticīgiem, lai novērtētu šo mākslu. Jāsaka gan, kad ir visai tumšs apgaismojums. Pēdējo reizi, kad biju Venēcijā, atceros, ka vairākām baznīcām es maksāju ieejas maksu, bet šajā baznīcā ieeja ir par brīvu. Apmeklējiet to, kamēr tā nav kļuvusi par maksu. Šādi izskatās Venēcijas takši. Kādam var būt taksi? Un, protams, labākais skats, lai redzētu lielo kanālu, ir braucot ar kuģīti. Par spīti vējam noteikti vajag laukā sēdēt un izbaudīt mazlietiņu vairāk to braucienu. Sastrēgumi uz lielā kanāla. Es nesaprotu, kā tās gondolas neapgāžās, ja brauc šitās lielie, kas pārvadā cilvēkus. Saulīte spīd, laivas braukā tik skaisti, ka negribas pat ārā kāpt man. Un šeit es šovakar ēdīšu. Bija rezervēts galdiņš. Ceru, ka būs jau pieejams. Laiks vakariņu maltītei. 4 sieru ņoki. Ja kaut kur pievienotu siers, tas nevar būt negaršīgs. Ja esi Itālijā, kā tad var tiramisu nenogaršot? Regā.
pagare quella rata tu? Ļoti garšīgs. Šis noteikti būs mans pēdējais brauciens šodien ar kuģīti. Lēnām došos pamazām uz lidostu. Esmu atgriezusies atpakaļ Venēcijas lidostā, lai dotos uz mājām. Venēcijā es pavadīju vienu pilnu dienu. Šī nebija mana pirmā vizīte, tāpēc bija apmeklējumā alternatīvas vietas. Man zināmas, kā arī kaut kas jauns tika redzēts. Un cik tad es nogāju šajā dienā, paskatīsimies, interesanti. Būs 17 kilometri. Paldies, ka skatījāties un bijāt kopā ar mani. Tiekamies jau pavisam drīz manos nākamajos piedzīvojumos. Atā!